Priekules novada Purmsātos nu jau kādu laiku darbojas brīvā laika pavadīšanas centrs, kur pulcēs gan jaunieši, gan sirmgalvji. Dažādu galda spēļu turnīri te esot lielā cieņā, valdot īsts sportiskais gars. Mēs te hokeju spēlējam no novas un viss aktivitātes notiekās. Es skatos, jūs tādā azartā iegājuši gan te hokeju spēlē. Kā galvaslapi jau. Nu jā. Un uz trenažieriem arī iet? Uz trenažieriem tagad iesim, nebija laika visu laiku. Ar datoriem vajadzēja mācīties. Jā. Nu, ir kas iet. Ir kas iet tur arī. Es tikai kad divreiz esmu bijis, tā jau nav. Ko līdz šim tu tur spēlēji? Es spēlēju pirms Novus. Bet kura tev pašam ir viss tādā tuvākā tā spēle, kur vislabāk sanāk? Novus. Novus, es jau pietrenējis roku. Jā. Cik tad bieži nāc uz šo centru? Es nezinu. Nedēļā, kad pāris reizes atnāk. Vietējos es savus pensionārus tā vācu kopā, lai vismaz mēs varam atpūsties un tā. Cik tad daudz jums ir to vietējo? Ko mēs varam savākt? 22 mēs esam parasti tā. Jā. Un šī vieta, tad jums ir tas punkts, tā satikšanās? Jā, šī satikšanās vieta, jā. Mēs bijām pa Ziemassvētkiem kopā. Tad visādi pasākumi taisījām atrakcijas. Atrakcijas tāds mums neiznāk, tā jau mēs tā pastīvām loterijas, visāds tāds, vai ne? Tad mēs sieviešu dienu, mums ļoti skaisti sieviešu diena bija. Dzīvā muzika un vīri mums tie vīrieši ļoti mazi, mūsu sievietes apsveic visu, ļoti patīkām mums bija. Man personīgi dod enerģiju, un es domāju citiem ar tā. Un ja mēs ejam kopā, kad es redzu, ka visa tā dzīves priecīgi aiziet, ja es domāju, ka visiem to enerģiju iedod, un tad tas darbs ar sokās mums labāk mājās. Brīvā laika pavadīšanas centrs tapis ar vietējo jauniešu iniciatīvu bijušās saimniecības ēkas vietā. Ar līderu projekta finansiālu atbalstu veikta ēkas rekonstrukcija, iegādāts aprīkojums. Nebija mums te Purmsātos tādas vietas, kur visiem sanākt kopā. Un es domāju, šī ir ļoti laba vieta, kad visi var gan veci, gan jauni nākt un pulcēties, kad viņiem ir kur iet, kur palikt. Jo pirms tam nebija vienkārši vietas, kur to visu darīt. Šobrīd ir tā vieta, un cik tad aktīvi ir purmsātnieki apmeklēt? Mēs šodien redzam, ka te ir pilns, burtiski jauni veci. Tā ir. Parasti ir tā, ka pensionāri atsevišķi nāk, viņiem ir pensionāri pēcpusdienas visi, bet ir arī tādas dienas, kad sanāk visi, gan jauni, gan veci. Un tagad mums arī būs filmu vakars, mēs rīkojam filmu vakars arī, jo mums ir projektors, tagad mums ir portatīvais dators, mums tagad ir uz ko visu, tās mantas, uz ko mēs varētu visu darīt. Projekta ietveros sarūpētas 13 dažādas galda spēles, dators, televizors, projektors, arī 3 trenažieri. Mēs tik tādas spēles spēlējam, kārts vēl un šo. Cik tad bieži atnākat uz šo centru? Mēnesī 2 reizes, 3, kur reiz sanāk. Kā tagad pavasarī būs, ka lauka darbi? Tā jau tā iznāks mazāk, pašai loka mājās ir. Bet kā vērtēt šo iespēju, ka var atnākt? Labi. Ātrāk jau vajadzēja tādu uztaisīt, ka jauniešiem viss bija. Jā, jau tikai jauniešiem, bet jums arī. Jā, visiem tā. Te varam paši atnākt atpūsties un tā, un tad pasvinēt jubilejas, dzimšanas dienas mums te ir labi. Jā. Tad bieži vien paši sarunājam, atnākam kādreiz pasēdēt un paspēlēt un tā. Var trenēt gan rokas, kājas muskuļus. Un pats viņu arī stelēja kopā, tāpēc arī zinu, no kā viņš, kas kā darbojās. Tā. Un cik tad bieži pašam te sanāk patrenēties? Reti. Kā tā? Pārāk lielā noslogos darbās. Darbā man sanāk gan īsti tā kā trenažieris. Bet tu jau arī te nāc uz šo centru, tomēr arī kādu spēlu uzspēlēt arī uz tiem treneriem? Bola atnāk, patrenēties atnāk sajiet uz namu, novus paspēlēt. Kā tu vērtē, ka šāds te centrs ir jums te Purmsātos izveidots? Vispār tas ir labi. Vismaz kaut kas attīstās, jaunieši vairāk sapulcējās kopā. Ir tie jaunieši jums arī, kas sapulcējās? Parasti piekdienās, sestdienās. Cik daudz viņi ir apmēram? Kad 20 mēs esam kopā.
Purmsātu neformālā jauniešu grupa var lepoties ar saņemto gada iniciatīvas balvu par īstenoto projektu dzīves vides uzlabošanā laukos. Nu pat jaunieši izveidojuši biedrību, lai turpinātu dalību dažādu projektu konkursos. Mums 8. martā tieši nāca lēmums par biedrības dibināšanu. Mēs jau pirms tam bijām jau iecerējuši to, bet tagad mēs esam Purmsātu jauniešu biedrības Maidiņi, un kurā darbojas 17 cilvēki dažādās vecuma grupās. Mums arī nav tikai tīri jauni, bet arī ir vecāki, jo mums jau padomu vajag arī no kāda. Arī šogad iesniegts projekts līderu programmā par aktīvās atpūtas vietas zaļais ciematiņš izveidi Purmsātos. Novembrī savas pastāvēšanas 10 gadu jubileju svinēs biedrības Zilais lakatiņš no Priekules, kurā aktīvi darbojas vairāk nekā 20 dāmas labākajos gados. Ko tad nodarbojas Zilais lakatiņš jūsu biedrība? Mums ir dziedāšanas ansamblis, Eiropas dejs, rokdarbnieces, nojotājs. Visur mēs esam, visur piedalāmies, kur... Tā vien izskatās, ka arī šuvējas būs jūsu biedrībā. Būs. Mūsu apmācības tad būs. Iespējams ir dabūt līdzekļus, iegādāties, un tad rakstīt projektu radošā darbnīca šuja uz nebētu. Šuja uz kreņķiem. Bez kreņķiem? Ne, kreņķi nevar. Un tad šī projekta ietvaros, cik jums tā šuja mašīnas un arī viena adama mašīna? Jā, ir šuja mašīna, izšujamā mašīna, overloks un adama mašīna. Un šobrīd jums tāds mācību process, izzinošais process? Jā, tikai tagad tā mēs saņēmuši dūšu, esam vispār ķerties pie tā mašīna. Baili. Kāda jums pašai tā pieredze ar to šūšanu? Pavisam minimāli. Man pašai Ingers mājās, bet arī tikai var teikt taisnu vīlu nošūt kaut kādreiz savā laikā, bet tagad jau pavisam ne. Pilnīgi baili ķerties arī klāt. Es māku tikai šūt ar parasto Singeri. Jo kadreiz kultūras namā bija kursi tādi, un tad es domādam, ka dzīvē noderēs, bija nākus uz tiem kursiem. Es tā varētu toreiz šuvu blūzīt un svārku šuju, bet mašīna tāda ļoti vecmodīga, bet ļoti laba. Var atvielēt vīles, var visu, bet šitās priekš manīm viņas ir ļoti straujas, es baidos ķerties klāt, bet es domāju, ka ja tik viegli iet, kā viņi te parādīja, tad var jābūt, ka es iemācīšos arī. Tā kā bailes mazliet ir? Jā, man ir. Es esmu no tehnikas diezgan tālu. Man patīk. Man mašīna ir ar roku griežam. Pat kāja nav vajadzīga mīt. Tā kā es tur tā. Bet uz Zilo lakatiņu es atnācu ar tādu mērķi, ka man ļoti patīk dansot. Un pat cik parādījās mums Eiropas dejas, jau 6 gadi, kā mēs te dansojam, un tad tāds mērķis jau man bija. Man nebija, teiksim, rokdarbi nebija mans mērķis, bet pat cik te viss notiek, gan dziedāt, gan dansot, gan visu, un izbraukumi ir ekskursijas, un es ļoti labi jūtos šajā barā. Jo pašlaik esmu brīva, strādāt nevajag, tāpēc jāizpild ir savu laiku ar kaut ko citu. Mēs nojojam no rītiem, un vasarā riteni braucam, ziemā slēpjam, un, var sakot, mums te tā dzīve diezgan jautra. Sašūt tērpus, izšūt galdautu vai vieli, apstrādāt vīles ar overloku, to šobrīd mēģina apgūt Zilā lakatiņa dāmas. Man šūšana nebaid, jo es jau no mājās man šo mašīna ir elektriskā. Krievu laika. Var ar elektrību šūt, var ar rokām šūt, es skatoties, kad kā vajadzība, bet šitā tehnoloģijas tiešām pirmo reizi redzu. Bet tas taču ir labi, ka visu laiku ir process. Tas ir ļoti labi. Atnāks meistars iemācīs, ticu nākošu gadu, kad brauksiet, kleids būs augšā. Ne tikai blūzes, bet arī kleids. Jā, ko tad? Ja tā es nošu, tā kā maišs, tagad jau nekādas tur nevajag piegrieznes. Tad viss kārtībā, 2 vīles, jo mēs katrs mākam uzšūt. Galvenais iesākt. Jā, tas ir galvenais iesākt. Smuka overloks apstrādā, nekādu vainu. Kādreiz es Krievu laikā adījis, tām vecajām, bet
šito jauno nemāku. Nav tur nekādas līdzības? Pavisam nekādas līdzības nav. Tur pavisam bija kaut kas citādāks, un te ir dikti tāda smuka, un es domāju, ka dikti ērta un labi, bet, skolotāji šodien neatnāca, kas solījās atnāk parādīt, kā. Bet tāda interese jums ir, gribētu sapīt? Jā, es jau vadu visu laiku ar rokām. Šodien nepaņēmu ne rokām vadīt neko. Ko jūs sadat pārsvarā? Visu kaut ko. Ir džempers, jakas, cepurs, cimds, pirkstainis. Radošās darbnīcas šuj bez rūpēm aprīkojums, šujmašīnas, overloks un adā mašīna iegādāts ar līderu programmā gūto finansējumu. Kopējās projekta izmaksas ap 1,4 tūkstošiem latu.